izlaidot vārdu. Jā, es gribētu pāris lietas vienkārši īstenībā tāds par visām šiem tēmām. Piemēram, pa valodu, ja. Es kaut kādu laiku nodzīvoju Kanādas franču daļā, un tur viņiem, piemēram, likums ir, ka publiskās zīmes, un viņas, teiksim, drīkst būt franču valodā, jābūt franču valodā, bet, ja ir citā valodā, viņam jābūt divreiz mazākām. Piemēram, tas ir viens veids, kā milzīgā angļu valodas okeānā faktiski ir saglabājuši to savu valodu, franču. Ir daudz lietas, ko, piemēram, tagad arī drukā kaut kādas katalogus un tam līdzīgi divās valodās, bet faktiski jau tagad tā situācija Latvijā ir, redz, kurš kaut cik latviski nesaprot. Ir pienācis laiks tiešām jau arī vai no likuma spēka, ir kaut kāds zināms reformas šī laukā. Cita lieta, piemēram, Islandē arī es vairākas reizes bijis un brīnies, viņiem tur tie datori mājās ir islandiešu valodā viss. Un šī mazā valsts, ja tur 230 000 iedzīvotāji, viņi ir lepni, ka viņi visu laiku izdomā jaunas vārdas, piemēram, mobiliem telefonam, simmi, kaut kāds viņu pašu vārds, un viņiem nav tāda dilēma, ka redzam, mēs jau tāda maza valstiņa izmirstoši un kaut kāds pilnīgās muļķības, ja. Bet tas ir tieši apzināts veids, kā viņi turās pretī tam, lai tik maza tautiņa iznīk. Tu vienkārši nelaid savā valodā iekšā svešvārds. Viena no stratēģijām, vienā no taktikām, ka, teiksim, bet tas vienkārši pat tik maza, bet mēs šim pār miljonam, gan 2 miljonu latviski runā vairāk cilvēku, ja. Tas ir milz vērtīgi īstenībā. Par vēlēšanu jautājumu mums ir biedrība arī sadarbība, faktiski ir mums daži biedri no vēlēšanu reformu biedrības. Tur ir šie jautājumi ļoti daudz diskutēti par dažādiem, kas jau Latvijā tiešām varbūt viena no vainām bija, kāpēc 20. un 30. gados parlamenta sistēma īsti kā varbūt nedarbojas, tāpēc, ka bija tāda atšķirības arī vēlēšanu sistēmā, un tas ir viens no jautājumiem. Viens no iemesliem nebija arī tas, bija pa vienam deputātam. Tāpēc nevajag uzskatīt, ka, teiksim, latvieši nav piemērot parlamentārai deputāti, tas ir viens no jautājumiem aizmirst, ka ir arī daudz citas iespējas, ko mēs varam mainīt, ne tikai tāpēc ieviest kaut kādu stingru roku vai... Bet, kundze, atbildot uz to jūsu otro jautājumu, kur ir tā pareizā partija, es jums teikšu tā, pirmkārt pieeja var būt mazākais ļaunums. Kaut vai. Ja jūs nevarat savādāk, ejiet pa šo ceļu. Metat, sagrupējiet šito, kur ir lielākais ļaunums, tad mazākais tos ārā un tad to mazāko ļaunumu. Jā, mēs darām. Ļoti pareizi, bet, man liekas, ir viens ļoti svarīgs arguments. Ja jums cilvēki saka, ka nav par ko balsot, cilvēkiem demokrātijā nav tiesības tā teikt. Viņš nedrīkst teikt, es esmu pret visu. Tu vari būt pret jebko, bet pasaka, par ko tu esi. Un, man liekas, Latvijā ir vēl atkal tā ir daļa no tās padomu domāšanas. Mums pretī bija milzīgs spēks. Viss, ko mēs varējām darīt, lai noturētos, ir būt pret. Demokrātijā tā nav. Demokrātijā ir pienākums. Tu vari noliegt visu, bet tās pienākums ir nākt un teikt, ne, bet šī ir mana patiesība. Es esmu pār. Es esmu pret jums visiem. Es esmu pār. Prasiet viņiem, par ko jūs esat, jums ir pienākums. Tas bija labi, jūs sapratu.